Šodien mēs taču atkal jutīsimies kā viena vesela saime savējiem. Gan dziesmās, gan dejās, gan sirdīs. Bet vai jūs zināt, kurā novadā ir sirsnīgākais un garākais priekšsēdētājs? Sveiciens svētkos visiem, sveiciens Ventspils novada svētkos pilnīgi ikvienam, un man patiesi liels prieks redzēt tik kuplu apmeklētāju pulku, un, teiksim godīgi, laiks mūs šodien lutina. Es sarunāju ar grupu Līvi, ka viņi tiešām spēlēs pēdējo dziesmu Dūdieviņš, un lai tas lietas neatnāk ātrāk, kā it kā Bricis laika ziņās stāstīja, ka šodien gaidāms diezgan lietains laiks. Tāpēc es domāju, ka noteikti mēs šo koncertu programmu, ne tikai šeit, baznīcā un arī estrādē, baudīsim tiešām saulainos laikapstākļos, baudīsim nesteidzīgi, lēnām aizējošo vasaru, taču viņi joprojām kavējas pie mums. Un tādā veidā priecējam savu dvēseli, baudam šo dienu, jo mēs esam Ventspils novadā, novads, kur piepildīt sapņus, un tiešām novēlu visiem burvīgi pavadīt šo dienu un aiziet mājās, nākšajā darba nedēļā ķerties pie darbiem ar pavisam citu gandarījumu, spēku, radošumu, lai mums izdodās visu turpmākais gads, un tiekamies nākošajos jau novada svētkos pēc gada ar labām atmiņām un ar neziņu par to, kādā veidā un kā mēs veidosim jaunos novada svētkus, lai viņi būtu vēl radošāki, vēl piepildītāki un daudz, daudz foršāki. Paldies jums visiem un baudam šo koncertu, un es atklāšu maz noslēpumu. Šai koncerts ir elitārs, tādā ziņā, ka šodien izskanēs Ventspils novada himna pirmoreiz, pirmatskaņojums. Tāpēc, lūdzu, uzmanība, šis koncerts ir unikāls. Un tiekamies